Latvijas Nacionālā aviosabiedrība Air Baltica pirmā Eiropā sāks veikt zaļākus un efektīvākus lidojumus ar turbopropelleru lidmašīnām. Jaunās ielidošanas procedūras, kuras būs ieviesas un pārbaudīs Air Baltica, vēlāk varēs izmantot jebkura aviosabiedrība, kur lidos uz Rīgu. Tās ļaus saīsināt lidmašīnas nolaišanās maršrutu, ietaupīt degvielu un mazināt kaitīgos izmešus, mazināt troksni un ietekmi uz apdzīvotām vietām. Mēs tērēsim mazāk degvielas, katra ielidošana būs par apmēram 55 km īsāka, tātad mēs taupīsim arī laiku. Mēs radīsim arī mazāk CO2 izmešu un līdz ar to mēs būtiski samazināsim izmaksas. Ja programma būs pilnībā ieviesta 2016. gadā visā mūsu flotē, mēs ietaupīsim apmēram $2 miljonus, jeb apmēram 1 miljonu latu. Jauno tehnoloģiju ieviešanas projektu izstrādi un pārbaudes ar simulatoriem plānots veikt šī gada pavasarī. Izmantojot realistiskus simulatorus, tiks apmācīti arī piloti un dispečeri. Savukārt šī gada vasarā plānots veikt 100 izmēģinājumu lidojumus. Projekta noslēgumā tiks analizēti un publicēti dati par panākto kaitīgo izmešu samazināšanu. Lidojumiem tiks izmantotas Air Baltica iegādātās jaunās Bombardier lidmašīnas. Eiropā mērķis attiecībā uz CO2 izmešu samazināšanu ir tos samazināt par 50% līdz 2025. gadam. Tas attiecas uz visu Eiropu un aviosabiedrībām visā kontinentā ir jānāk klajā ar jauniem risinājumiem izmešu samazināšanai. Projekts Amber, kur īsteno Air Baltica, izmantojot mūsu Q400 lidmašīnas, ir viens no piemēriem, kā aviosabiedrība var samazināt degvielas patēriņu un izmešu daudzumu. Efektīvāk un videi draudzīgāk ielidošana Rīgas lidostā būs iespējams veikt pateicoties satelītu izmantošanai, kam ir piemērotas Bombardier lidmašīnas. Projektu Air Baltica īstenos sadarbībā ar uzņēmumu Latvijas gaisa satiksme un Airbus meitas uzņēmumu Q-Vadis, kas specializējas mūsdienīgu lidojumu risinājumu izstrādāšanā un īstenojas līdzīgus projektus citur pasaulē. Iespēja lidot ar satelītu navigāciju ir ļoti efektīva, jo ar to jūs varat paļauties uz to, kas ir gaisā, nevis uz zemes. Ar to var lidot uz vietām, kur iepriekš nebija iespējams aizlidot, piemēram, uz Andiem Amerikā, Ķīnā, uz Tibetu un uz Himalajiem un Jaunzēlandē, kur arī ir daudz kalnu. Pērn mums bija arī liels projekts Katmandu. Tur jau tiek izmantot šī pieeja. Jaunais šajā projektā Eiropas līmenī ir tas, ka šo tehnoloģiju var ieviest arī vietās, kur nav kalnu, lai paaugstinātu lidojumu efektivitāti un padarītu tos zaļākus. Rīgā īstenotais ielidošanas efektivizācijas projekts Amber tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta Cezar līdzekļiem, kura mērķis ir mazināt lidojumu ietekmi uz apkārtējo vidi visā Eiropā.